tā doma ir, ka darbiniekam līdz kaut kādai zināmai naudas summai alga nebūtu jāatliek ar iedzīvotāja ienākuma nodokli. Ja? Kāds ir mans tas redzējums? Piemēram, Rīgā, man liekas, jau 1000 eiro vairs nav tā summa, jau ir lielāka tā summa, ko cilvēks iztērē vienkārši. Tas nozīmē to, ka visu šo summu viņš maksā, pērk preces pakalpojumus, maksā pievienotās vērtības nodokli, no kura arī tad valsts gūst atpakaļ šos nodokļu ieņēmumus. Un man tā doma ir pārvirzīt nodokļus uz patēriņu vairāk. Ja? Tas nozīmē drošāk, nezinu, vai būtu pareizais vārds, drošsirdīgāk rīkoties, ja? Mazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja? Es domāju, tam nesaukšu mazajām algām, ja? Bet es domāju, tagad jau droši līdz kaut kādiem 1500 bruto jau varētu vispār, jau, man liekas. Ja? Tas būtu, protams, drošsirdīgs solis, ja? Nepiemērot iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja?